Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Jāsaka tā, ka brīvdienas bija notikumiem pilnas, un, ja man vajadzētu to aprakstīt ar diviem vārdiem, tas būtu pilnais vājprāts. Pilnais vājprāts mums notiek politiskā līmenī, ka tagad izskatās, ka mēs šī gadījumā, es domāju, Eiropas Savienība un Eiropas valstis tagad ieguldīsim vairāk resursus, lai cīnīties ar Ameriku, nekā lai sasniegtu kopā ar viņiem vajadzīgos rezultātus Ukrainas teritorijā. Otrā lieta, kas aiziet līdz vājprātam, tas ir uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Situācija, kā minimums, Kijevā un Harkivā ir ārkārtīgi sarežģīta, jo mēs redzam, ka pat Kijevā parādīšu jums tālāk, tad arī ir izveidoti apsildīšanās punkti, kur tad cilvēki var iziet no saviem dzīvokļiem, aiziet uz telti, sasildīties, uzlādēt savus telefonus un atgriezties atkal savā augstā dzīvoklī, kur nav ne ūdens, ne kanalizācijas, ne elektrības. Situācija ir šajā jomā sarežģīta. Atkal jāsaka tā, ka vismaz frontes līnijā mums ir pazūd pelēkās zonas, mums parādās skaidrība vairākos virzienos, bet vienlaicīgi, kā jūs saprotat, jaunas pelēkās zonas mums parādās atkal. Divas lietas, kuras es uzskatu par svarīgām politikā pastāstīt. Pirmā bija tikšanās starp Čehijas prezidentu un Ukrainas prezidentu, kur Čehijas prezidents sarunā, cik mēs zinām no atreferēšanas, tomēr aicina Zelenski piekāpties un iet uz kompromisiem attiecībā uz Ukrainas, tā skaitā attiecībā uz Ukrainas teritoriju. Bet mēs zinām ar Zelenskam atbildi, viņš pateica nē, un šodien ir arī Sirska lielā intervija, par to pastāstīšu rīt, kur viņš arī absolūti atbalsta to, ka Ukrainai nevajag atteikties no savām teritorijām. Vienlaicīgi pēc šīm sarunām liela grupa vadošo Ukrainas pārstāvu Arhamija Umierovs, jaunais Zelenska kabineta vadītājs, devās uz ASV uz miera sarunām, lai tad runātu par kaut kādiem noteikumiem. Pagaidām no šīs brauciena mums nekādas sīkākas informācijas nav, bet tā vizīte ir ļoti svarīga, lai mēs saprastu, uz kurieni tad tālāk viss attīstīsies. Totāls vājprāts mums notiek ar Grenlandi, kur Trumps tagad pasaka, ka viņš visiem uzliks tarifus, un viņš jau pateica savā tvītā. Pirmais, kāda vēlna pēc visas šīs valstis aizsūtīja kaut kādus nesaprotamus spēkus uz Grenlandi šobrīd. Un tad viņš pateica, ka šīs valstis, ja viņas nemainīs savu viedokli, no 1. februāra viņiem tiks uzlikt 10% tarifi, kuri pēc tam tiks palielināti līdz 25%. Te jau jāsaka tā, ka izskatās, ka Vācija jau ir vismaz te uz robežas mainīt savu viedokli par to, ko tad darīt ar Grenlandi. Un tad attiecīgi Trumps vēlreiz pateica, ka tas viņiem ir ļoti svarīgs, jo viņu jaunā pretgaisa aizsardzības sistēmā Grenlandē ir ļoti svarīga loma tieši šajā lietā. Attiecīgi, ko mēs dzirdam no Eiropas, visi vadošie politiķi vispirms pateica, tas viss ir tikai Dānijas un Grenlandes jautājums, un tad mums bija arī kopējais paziņojums, kas nāca no visām valstīm, kuri tad teica par to, ka tādā veidā šie jautājumi nerisinās. Diemžēl atkal mēs redzam, ka viss iet nevis diplomātijas ceļā un sarunu ceļā, bet mēs redzam, ka abas divas puses bezjēdzīgi eskalē šo sistēmu, šo situāciju. Laikam jau jāskatā, ka vienīgais tāds vairāk vai mazāk pieaugušais šajā visā strīdā ir Itālijas premjere, kura diezgan, atgriez mūs it kā diplomātijas, aicina visus atgriezties diplomātijas sliedēs. Bet pagaidām izskatās tā, ka mūs draud eskalācija un mūsu strateģiskais partneris tūlīt pārvērtīsies par strateģisko konkurentu, sauksim to šajā brīdī tādā veidā. Īsāk sakot, ļoti, ļoti sarežģīta situācija un pagaidām nekādu pozitīvo iznākumu visām šīm politiskām diskusijām es neredzu. Rīt es pastāstīšu jums par to, kā ASV redz visu šo situāciju, ko par to domā mākslīgais intelekts un vispār kāda ir Trumpa attieksme pret NATO.
Un te mūs arī gaida nepatīkami pārsteigumi, bet par to parunāsim rīt. Turpinam ar laika apstākļiem. Laika apstākļi ir smagāki nekā mēs domājam, būs augstāka temperatūra, nedēļas beigās sniks, un ja mēs paskatāmies 2 nedēļu laikā, tad šis periods 7 dienas būs smaga snikšana, attiecīgi arī dronu un izlūkošanas sistēmu izmantošana būs apgrūtināta, kas nozīmē, ka šajā brīdī mēs varētu redzēt Krievijas mazo kaidnieku grupu virzību uz priekšu. Bet, ja mēs paskatāmies, temperatūra izskatās tā, ka tomēr ies uz augšu kopumā, bet atkal uz neilgu laiku, kamēr sniks. Paši zinat, kad sniegs, temperatūra iet uz augšu, un tad viņa atkal ies uz leju. Un tad mēs nonākam pie tiem apsildīšanas punktiem, kurus mēs redzam, šīs ir no Kievas, jā, tādas elementārās teltis tiek uzliktas, kur mēs redzam, ka cilvēki var sasildīties, uzlādēt savus telefonus, jo kā tā situācija izskatās no dzīvokļa, jūs varat redzēt šeit. Šī nav gaisma, elektrības mājā nav, un jūs redzat, kādā veidā cilvēks apģērbts mājās, tāpat kā viņš ir apģērbies iekšā. Situācija ir šajā ziņā ļoti, ļoti sarežģīta. Tas enerģētiskais Ramsteins, par kuru tagad arī sākās runas, it kā no vienas puses jau pozitīvi, kā kaut kas virzās uz priekšu, no otras puses mēs ko nezinājām, ka tāda situācija varētu notikt un ka mums vajadzētu sagatavot attiecīgu plānu, kā tikt ar to visu galā. Jā, mēs kārtējo reizi skrienam pakaļ ratiem, nezinot to, ka mēs varējām paredzēt, kādā veidā attīstīsies situācija un kādas problēmas mums var parādīties, tad attiecīgi sagatavot tām risinājumus. Kaujas situācija šī ir pagājušā nedēļā ļoti sarežģīta, ļoti daudz kauju. Patiesībā nekas īpaši nemainījās arī šonedēļ, bet ir arī izmaiņas, un ne visas no tām ir patīkamas. Sākam tad ar Ukrainas efektīvām darbībām. Pirmā no tām nāk mums no Kupianskas virziena. Mēs redzam uzbrukumu gan pašā Kupianskā, gan arī uz dienvidiem no tā. Atrisinājās pelēkā zona uz dienvidu austrumiem no Kupianskas, kur Pišķāne, Padoli, Kurilivka. Tagad viņi ir iekrāsoti zilajā krāsā, bet drīzāk ir tā, Ukraiņi pamatā kontrolē šīs te apdzīvotās vietas. Vismaz mēs zinām, ka Krievijas spēki, kurie te bija ielavījušies, viņi tagad ir izsisti ārā. Bija veiksmīgs uzbrukums pie Svetahirskas un Jerovas, šitien te, kas pagaidām apturē. Jerova vienalga ir aplenkumā un piespiesta pie upes, bet šeit pamata problēma, protams, ka tagad ir Limana. Bija veiksmīgs uzbrukums pie Maiske, kur vismaz pagaidām tas ciems ir pārgājis tādā nosacītajā pelēkajā zonā. Un mēs redzējām arī aktīvas darbības Zaparīžie frontē, kur no pozitīvām izmaiņām ir Stara Ukrainka, kur agrāk bija mums pelēkajā zonā, tagad ir pārgājusi drošā Ukrainas armijas spēku kontrolē. Jā, ar to pozitīvās ziņas beidzās. Negatīvās Sumi sektorā mums atvērās jaunais uzbrukuma virziens. Ja uzbrukumu Rjasne mēs zinājām, tad tagad parādījās jaunā uzbrukuma vieta pie Aleksandrijas un Mirapiljas. Mirapilja pagaidām ir Ukrainas armijas rokās. Cerēsim, ka tā tas arī paliks. Tad, pastāstīšu detaļas, kad nonāksim līdz šim te sektoram. Harkivas zonā viss paplašinās. Krievijas armija spiež gan virzienu uz Vovšķanskī hutari, gan arī uz otru pusi, kur viņi ieņēma Prilipivku. Cīņas notika par Burhovatku, Staricu un atkal par Grafskiem. Kupianskas virzienā šeit mēs redzam, Krievijas armija mēģina uzbrukt ziemeļos, kur viņi turpina cīņas par Ratsivku un Maskovsku. Pamatās tādas lokālās kaujas notiek šeit, kā arī vēl joprojām 50/50 ir Kindraševkas kontrole. Un mēs redzējām Krievu uzbrukumu pie Kučerivkas, kur tagad ir iezīmējis, tagad mēs zinām, kur viņi patiesībā atrodas un kāda situācija ir šeit. Jauna uzbrukuma vieta, kur mums arī diezgan ilgi viss bija klus, ir šeit Tvirdakhliebova Horivka. Tās ir 2 no atlikušiem 3 ciemiem no Luhanskas rajona, kuri ir
bija, tagad jāsaka, Ukraiņu armijas rokās, tāpēc, šeit laikam izskatās tā, ka pēc kaut kāda liela pārtraukuma Krievijas armija tomēr nolēmusi dabūt savā kontrolē 100% Luhanskas reģionā. Limanā kaujas turpinās gan pie Rovas, gan pie paša Limana, un tur situācija, diemžēl, paliek arvien sarežģītāka un sarežģītākā, un daļa no tā ir kauja par ceļu šeit, un tas ir Dzibrova, Zakitne, Azorne, kur no 3 šīm apdzīvotām vietām Dzibrovu, Zakitne Krieviem izdevās ieņemt, un Azornā viņi uzlaboja savu situāciju. Šī ceļa pārņemšana savā kontrolē atvērs jaunu ceļu Krieviem uz Limanu un attiecīgi vēl vienu normālo apgādes arteriju, kas ies no dienvidiem. Attiecīgi tad saprotams, ka tagad uzbrukums Limanai tikai pastiprināsies. Tālāk uz dienvidiem mēs redzam uzbrukumu turpinās pie Miņķivkas un Privilja. Privilja tādā vienā izrāvienā Krievijas armija izdevās ieņemt šeit. Redzēsim, kā tas tālāk attīstīsies un ko Krievijas armija no tā iegūs. Pie Kastantinovkas turpinās kaujas gan pašā Kastantinovkā, galvenās attīstības bija pie Ļiņivkas un Biristok, kuras nav neieņemtas, bet tur mēs redzam, ka gan pelēkā zona paplašinās, gan arī Krievijas armijas spiediens tur ir pietiekoši liels. Dabropilje sektorā tur arī, diemžēl, ir zaudēta Zatišok apdzīvotā vieta, un arī mēs redzam, arī Krievijas armijas spiediens turpinās. Pakrovskas virzienā pie Rodinskie bija pamatā klusums, lokālās kaujas, nelielas izmaiņas ir pie Hrišinie. Tālāk uz dienvidiem turpinās kaujas pie Novopavlivkas un Ivaņivkas. Pie Ivaņivkas, starp citu, situācija ir uzlabojusies. Izrādās, ka Ukraiņi tomēr tur kontrolē vairāk teritorijas. Tagad no vienas puses it kā arī pelēkās zonas palielinājās. Bet mums ir tagad vairāk lielāka skaidrība par to, kur tad ir tā sadales līnija, kur ir Krievijas armijas pozīcijas, kur ir pelēkā zona un kur tad ir Ukraiņu pozīcijas. Zaparīžie virzienā šeit nebija tik slikti, bet izskatās tā, ka Krievijas armija tomēr ir tikusi pamatā pāri Haiču upei. Šonedēļ viņi ieņēma Priluki un Olena Kastantinovku, kā arī tāda pelēkā zona pie Varvarivkas arī bija pārgāja šī apdzīvotā vieta Krievijas armijas kontrolē. Tāpat kā Staroukrainka arī no pelēkās zonas, bet tikai pārgāja Ukraiņu kontrolē. Un tad beigās dienvidu zonā mums ir kaujas, pamatā tās iet šajā te virzienā, un tad Novobojkivska, Lukjaņevska, Novojakivlivka un tagad arī Pavlivka. Tie ir 6 ciemi, par 4 no tiem šobrīd iet kauja, un tur arī tāda lokālās kaujas notiek, kur tad Krievijas armija mēģina soli pa soli virzīties uz priekšu. Jā, kopumā, protams, ka negatīva nedēļa, kā jūs saprotat, īpaši daudz pozitīvu ziņu mums nav, bet atgriezīsimies pie ģenerāļa Sirska uzrunas, ko viņš ir teicis. Viņš tur runā par iespējamu Ukrainas armijas pretuzbrukumu. Šajā gadā, toties viņš saka, ne tūlīt, tad par to laikam arī parunāsim vienā no nākošajiem raidījumiem. Tad arī redzēsim, kā tā situācija mainās. Apšaudes no Krievijas armijas puses, dronu skaits uzbrukumi ir pieauguši pāri 1000 nedēļā, bet notriekto dronu skaits saglabājās pieņemami augstā līmenī, ko diemžēl nevar pateikt par raķetēm. Jo neskatoties to, ka raķešu kopējais skaits uzbrukumu ir krities līdz 28, bet notriekšanas procents ir arī krities līdz 28. Un tas nevis Iskander raķetes, tas visas raķetes, kuras tika laidītas. Un ja mēs paskatāmies Iskander notriekšanas rezultāti, viņi vēl joprojām ir neapmierinošā līmenī. Izskatās tā, ka Ukraiņiem ar droniem izdevās tikt galā, bet ar raķetēm šobrīd ir problēma. No lieliem un svarīgiem Krievijas armijas uzbrukumiem, kuri ietekmēs kaujas darbību, ir jāatzīmē 3. Viens no tiem ir uzbrukums šeit Pavlogradā tiltam, šis te tilts. Kāpēc viņš ir svarīgs un kāpēc šo te pozīciju vajadzēja aizsargāt? Tāpēc, ka
Visa apgāde, kas iet uz Slaviansku Kramatorsku rajonu, iet vai nu pa ziemeļceļu šeit, vai nu pa dienvidceļu šeit, caur Lazovu un tālāk uz Slaviansku Kramatorsku, kur šis tilts bija viena no atslēgām, lai pa dzelzceļu varētu piegādāt kravas uz šo te rajonu. Tas, protams, kā jūs saprotat, nav nekas īpaši pozitīvs. Sliktākā situācija ar uzbrukumiem un enerģētikas stāvoklis ir Kijevā un Harkivā, kur vislielie atslēgumi šobrīd un ir vissmagāk tieši civili iedzīvotājiem. Nākošais punkts tā ir Odesa, kur mēs atkal redzam triecienus Odesas enerģētikas sistēmai. Un es domāju, ka Krievijas armija grib panākt, lai tas melnais blackouts būtu arī Odesā. Varianti, kā cīnīties, protams, Ukraiņiem ir vajadzīgs vairāk pretgaisa aizsardzības līdzekļu. Atcerieties, par to Zelenskis runā visu laiku. Melnajā jūrā gribas atzīmēt vienu interesantu incidentu. Krievijas armija izmantoja uzbrukumam vienam no Ukraiņu droniem veco lidmašīnu B-12, kur nometa 4 nevadāmās bumbas. Mēs varam tās 4 sprādzienus redzēt. Bet tā kā tās bumbas ir nevadītas, pa dronu viņi tā arī netika. Bet mēs redzam, ka Krievijas armija šeit izmanto vispār visu, kas viņiem ir palicis viņu arsenālā. Bet mēs saprotam, ka pagaidām tikt galā ar šo te Ukraiņu dronu draudu viņi nevar. Un izskatās tā, ka tas nebūs tikai pagaidām, bet tā ir ļoti būtiska problēma, kurai Krievijas armija tagad nav atbildes. Kaujas darbība Zaparīžie. Šeit mums ir 2 pamata sektori, kur uzbruk Krievijas armijai. Viens ir šeit, tās ir pamatā, kā es jau teicu, šie 6 ciemi, par 4 no kuriem tagad notiek kaujas. Otra situācija, otra vieta, tas ir šeit uz ziemeļiem no Guļai-Poļa, kur tad Krievijas armija cīnījās par šo te posmu aizsardzības līnijas, kuru viņi vēl līdz šim nebija kontrolējuši. Interesants ziņojums atnāca par to, ka ir kaujas pie Krasnahirske un Salotke, kas nozīmē, ka šī pelēkā zona un Ukraiņu uzbrukums, iespējams, ka tomēr kaut kādus rezultātus šeit atstāja. Savādāk jau nebūtu šī ziņojuma, bet pagaidām kaut kāda nopietnas kontroles Ukrainas armijai par kaut kādām teritorijām šeit, par to laikam pagaidām runāt ir par agru. Uzbrukuma detaļas. Tātad, kas notika izmaiņas šeit? Pirmais bija pagriezies Krievijas armijas uzbrukumu Pavlivkai. Viņi uzbruka gan uz Pavlivku, gan arī uz augšu uz Novajakavlivku. Otrs apstiprinājās gan tas, ka Krievijas armija uzbruka šeit, un arī bija tas 3 stūris. Patiesībā tā arī bija izveidots. Jo Ukrainas armijas vienības, kas atradās šeit, viņiem izdevās atkāpties ārā no šī vēl viena potenciālā aplenkuma. Un tad nedēļas beigās bija Krievijas armijas uzbrukums Novoboikivskie, un tad tagad kaujas notiek iekšā šajā ciemā. Centrā, kā es teicu, šeit ir Krasnahirske Salotke, kaujas notiek šeit, tāpēc šī zona mums vēl joprojām paliks. Nekur viņa neliksies, kamēr nav skaidrības par to, kas te notiek. Šeit tad kaujās pēc Prilūki ieņemšanas Krievijas armija pavirzies uz priekšu, un arī mēs redzam uzbrukumu no Varvarivkas, un tad šis te posms ir tas, kuru Krievijas armija nekontrolēja, aizsardzības pozīcijas otrās līnijas. Tagad izskatās, ka tā ir viņu kontrole. Ukraiņiem rokās paliek šis te posms, un potenciāli arī šis te posms, jo arī te mums ir pelēkā zona. Tas nozīmē, ka kā minimums Krievi jau šo zonu nekontrolē. Uzbrukums uz ziemeļiem no Guļai-Poļa, tātad šeit Aliena Konstantinovka, un tad mēs redzam izrāvienu uz Cvitkove. Un kopumā mēs redzam, ka arī šeit, protams, ka kaujas turpinās par Sveta Pietrivku un visos pārējos virzienos. Šeit izskatās tā, ka Ukraiņiem uzbrukumu Zaļizņanski izdevās atsist, jo visas kaujas, te mēs pamatā redzam dronu video no abām divām pusēm, kas nozīmē nekādu tādu mēģinājumu aktīvu Krievijas armijas uzbrukt tālāk šeit nav. Pakrovskā šeit tātad noskaidrojas situācija pie Ivaņivkas. Krievijas armija uzbruka pa cūku fermām ziemeļiem no Pakrovskas, ieņēma Zatišok, un mums ir izmaiņas Dabrapilje virzienā.
Pie Dabarpīļie ir divas izmaiņas. Tātad Zetišok tā ir viena, un tagad mēs redzam, ka Krievijas armija uzbruks Suhetske. Tas ir skaidrs, ka tas ir viņu tuvākais mērķis. Radinski pagaidām būs tikai vietējās kaujas, ja Ukraiņi nepiemetīs vairāk papildus spēku. Tad, ja Krievija ņem Suhetski, nākošais būs Radinskie, un tad šeit uzbrukumā uz Kučerivjāru virzienu Krievijas armija ieņēma kārtējo Smilšu kalnu. Tā kā šeit virzība Krievijas armijas ir ļoti, ļoti lēna, bet mēs redzam, ka reizi pāris dienās viņiem šeit ir virzība uz priekšu. Jā, šī ir tā cūku ferma, kuru tad Krievijas armija ieņēma šeit virzībā uz Hrišini, un mēs saprotam, ka tas spiediens uz Hrišini turpinās, jo, ja jūs atceraties, kad es rādīju tos Ukraiņu pretuzbrukuma iespējas, Hrišine ir būtiska ietekme, un Hrišine šī gadījumā ir būtiski svarīgāka nekā Radinski, tāpēc arī šeit mēs redzēsim vairāk Krievijas armijas darbības šajā vietā. Ivaņivka mums oficiāli ir nav 50/50, bet ir šeit nopietnas pelēkās zonas, un tas, ko mēs redzam, brīvdienās Krieviem izdevās ieņemt šo aizsardzības līniju uzbrukumā, bet tas automātiski nozīmē, ka viņi neko nekontrolē tālāk. Tālāk ir pelēkā zona, kilzona, un ir vēl viena zona šeit, kur es nevaru pagaidām uzzīmēt, kas notiek, bet te mēs redzam viens no video, kur mēs redzam Krievijas armijas karavīru, kurš tad šajā teritorijā, tas viņu Krievu nežēlīgā taktika, viņi ar sprākstvielām karavīrs pieskrien, iesviež sprākstvielas Ukraiņu iespējamā pozīcijā, un tad šeit tad tālāk notiek uzbrukums, un tad sprādziens, un Krievijas armija turpina uzbrukumu šeit. Tāpēc arī šī zona mums pagaidām ir pelēka, kad būs kaut kāda precīzāka informācija, precizēšu situāciju arī šeit. Konstantinovka šeit pamatā kaujas gāja pie Ļiņivkas un Biristok, mainījās situācija šajās divās vietās, tās mums atrodas šeit, tātad te jau to, ko mēs zinājām, kas bija pelēkā zonā, mazliet mazākā veidā nekā bija iepriekš uzzīmēts, tad šī kabata pie Klibanbik ūdenskrātuves ir aizslēgusies, un šeit arī viens lauks pie Stipaņivkas, arī Krievijas armijas virzība pavirzies uz priekšu. Paliek pelēkā zonā mums šī teritorija virzienā uz Biristok, un tad pēc ziņojumiem kaujas notiek Ļiņivkā, un tad Krievijas armija uzbruk Biristoku no vairākiem virzieniem, mēģinot ieņemt šo apdzīvoto vietu. Kopā Konstantinovkā un vispār šajā virzienā nav nekādu ziņojumu par tādām nopietnām kaujām, kas maina kaut kāda veida situāciju. Sieverskas virziens, vai tagad laikam jau pamazām jāsaka, ka tas ir Slavianskas virziens, mēs redzam izmaiņas virzienā Miņkivka-Privilja. Šeit Krievijas armija izdevās ieņemt Privilju, un tad izmaiņas ir pie Zakitne Azorne, un tad arī šeit uz ziemeļiem no Rezņikivkas Krievijas armija mēģina tad virzīties pa pozīcijām, kuras ir augstienē virs Rezņikivkas. Un nākošais uzbrukuma mērķis ir skaidrs, Krievijas armija uzsāka uzbrukumu Kriva Luka, un tas ir slikti, jo tā ir tas otrais alternatīvais apgādes ceļš, kas iet uz Ukrainas spēkiem pie Rezņikavas un Kaļiņivkas. Izmaiņas tātad vispirms atnāca izmaiņa no šejienes, no Zakitne. Vispirms tā bija pelēkā zona, turējās diezgan ilgu laiku, bet tad gan vienu dienu, gan otru dienu mums bija apstiprinājumi, un tad principā Ukraiņiem šeit ir palikuši viena pozīcija šeit un otra pozīcija šeit augstienē, kuras viņiem ir jānotur, jo pretējā gadījumā Krievijas armija tūlīt pat skries uz priekšu uz Kriva Luku. Un šeit mēs redzam, ka tā ir tā saucamā frontes iztaisnošana, kur tad Krievijas armija mēģina tad, pārņemt savā kontrolē visu šo teritoriju. Miņkivka-Privilja šeit tad pie Novomorkave sākās tad ar kustību gar dzelzceļu, tad bija izrāviens pa mežu vienā un otrā pusē, vienlaicīgi uzbrukot pašā Miņkovkā. Un tad svētdien atnāca informācija, ka Krievijas armija atkal izrāvienā izdevās aiziet līdz Privilja. Un šeit gan jāsaka tā, ka 100% pateikt, ka Krievijas armija to ir ieņēmusi, protams, ka mēs nezinām, skaidrs, ka kaut kāda Ukraiņu pretestība šeit ir. Atkal ļoti sarežģītā situācijā nonāk Ukraiņu vienība, kas aizsargā šo pozīciju šeit.
ja tūlīt nenogriezīs šo te izrāvienu uz priekšu, visdrīzāk nāksies atkāpties Ukraiņiem uz Galubivku. Un principā kauja par Miņķivku, Galubivku pri Viļu neattīstās īpaši diezko cerīgi. Limanas virziens šeit par Zakitne jau pastāstīju, ir neliela izmaiņa pie Limanas un Krievijas armija uzbruka svarīgam tiltam pie Baharadične. Tas tilts mums ir šeit, un tas ir viens no tiem nedaudziem tiltiem, kurš tad mums ir pāri Sieverskij Daņets upei, kur tad, protams, viss ir orientēts uz Limanas apgādi, un te mēs redzam arī vispirms tā zona mums bija iezīmēta kā pelēkā, bet tad apstiprinājās, ka Krievijas armijas karavīri ir aptuveni šeit, kas nozīmē, ka viņiem tomēr izdevās ielausties Limanā. Un ir, visa šī teritorija, nepareizi pierodiet, visajā šitajā teritorijā jāzīmē tā. Krievijas armija turpina spiedienu, un atkal, tad šīs te pozīcijas ir labas, bet ja Krievijas armija te pamēģinās savienot šos te divus vēža spīles, tad arī šeit draud nepatīkama aplenkuma iespēja. Kupianskas virzienā mēs redzam, ka Krievijas armija aktivizējas ziemeļos. Tas ir, ja mēs paskatāmies Vavčanska, Milave, un tas ir tas augšējais trīsstūra stūris pie Dihķarne. Šeit viņi uzspridzināja tiltu pie Mikolaivkas, Varvarivkas, un ir informācija, ka viņi atkal atsāka uzbrukumu uz priekšu. Kupianskā ir pozitīvas ziņas. Tātad šajā teritorijā Ukraiņiem izdevās tikt galā pa lielam ar Krievijas armijas infiltrācijām un uzbrukumiem. Toties Krieviem ir uzbrukums pie Kučerivkas un tad smagas kaujas pie Raķivkas. Tad tās izmaiņas ir šeit pirmā Ukraiņu. Tad, viņi ziņo, ka gan Padoli, gan Kurilivka, gan Pišķāne ir viņu rokās. Teiksim tā, es domāju, ka viņi pamatā kontrolē šīs apdzīvotās vietas, bet ir skaidrs, ka pozitīvais ir tas, ka Krievi nekontrolē šīs zonas, jo atceraties, šī pelēkā zona mums arī karājās diezgan ilgi. Pa to laiku apstiprinājās Krievijas armijas uzbrukums šeit pie Kučerivkas, te viņiem izdevās ieņemt vienu no industriālām teritorijām. Un tad mēs redzam arī no Raķivkas mums ir vairāki video, ka Krievijas armija ir ienākusi Raķivkā. Pagaidām nav iezīmēts sarkanajā krāsā, jo nav pārliecības, ka viņi to kontrolē, bet mēs redzam, ka Krievijas armija šeit mēģina virzīties uz priekšu. Paralēli tam mēs redzam, ka Ukraiņi dodās šeit pretuzbrukumos, tai skaitā ir kaujas arī atzīmētas šeit pie ceļa. Tāpēc šī nav Krievu kontrolētā zona, šī ir pelēkā zona. Un tad, piedodiet, vēl viena vieta aizmirsās uz lielās schēmas. Krievijas armija atsāka kaujas par Tverdahļebava Novajihorivku, un tā vieta mums ir šeit. Šīs ir tā divas apdzīvotās vietas, kuras Krievijas armija par Novajihorivku, teiksim tā, pārliecinoši pārņēma savā kontrolē. Un Tverdahļebava mēs redzam, ka ir uzbrukums ārā no Tverdahļebava. Un tas, kā vēlreiz tad atgādinu, ka šī ir atlikušā Luhanskas apriņķa teritorija, kura līdz šim nav okupēta, kuru Ukraiņi tad tur, un tad vienīgā apdzīvotā vieta Ukraiņu rokās paliek Grīķivka. Vavčanska, šeit mēs redzam Krievijas armijas turpinas kaujas pie Vavčanski, Hutari un Grafskie. Izmaiņas mums ir šeit, te mēs redzam uzbrukumu pamatā iet no ziemeļiem ar atbalstošu uzbrukumu no centrā, no austrumiem, un tad uzbrukuma mērķis ir Grafskie. Turpinās arī mēģinājumi piekļūt Simiņivkai, un otrajā pusē mēs redzam kaujas pie Vavčanski Hutari. Šeit Krievijas armija lēni virzās uz priekšu. Redzam, mēs Vavčanski Hutari ir ar to dzelteno krāsu iezīmēta viņu kontūrs. Un vienlaicīgi mēs redzam, ka Krievijas armija arī palielināja pelēko zonu ap, jāsaka tā, Vavčanskas dienvidu daļu. Šeit mēs arī redzam, ka viņi spiež Ukrainas spēkus ārā. Sumi rajons, šeit ir izmaiņas gan ziemeļos, gan dienvidos un arī centrā. Te mēs redzam, ka Krievijas armija uzbruka 3 vietās.
Un viņu mērķis šeit ir skaidrs. Viņi grib likvidēt šo te kabatu, attiecīgi izlīdzināt fronti, lai viņi varētu tad attiecīgi sākt apdraudēt jau nākošo apdzīvoto vietu rajonu. Un tad vienlaicīgi iespējams gan uzbrukt šeit, gan arī atsākt uzbrukumu šī te aizsardzības līnijai, ko Krievijas armija ieņemt neizdodas. Ziemeļos tātad turpinās kaujas pie Kamarivkas. Šeit neliela virzība uz priekšu Krievijas armijai ir. Atkal tas šaubos, vai tas būs kaut kāds lielais uzbrukums, bet traucēklis tas, protams, ka ir. Pie Rjasņē neliela virzība uz priekšu Krievijas armijai ir arī šeit, arī nekas būtisks. Un tad tās trīs izmaiņas šajā te kabatā ir šeit. Viena ir te virzienā uz Mahricu. Otra ir, drīzāk izskatās, ka pārapstiprināšana jau agrāk ieņemtai teritorijai uz Aleksandriju, un tad šeit uzbrukums pie Kučerivkas. Ja Krievijas armija izdodas ieņemt Aleksandrivku, protams, ka mēs redzēsim tad triecienu no dienvidiem, kas tad arī noslēgs šo te kabatu. Tāpēc nekas jau īpaši daudz aizsardzības operācijas jūs izdarīt nevarat. Jums jātur tās pozīcijas, kuras jums ir, un nevajag ļaut pretiniekam virzīties uz priekšu. Jā, tas šodienai man ir viss. Atkal garāka reportāža, kā jau parasti pirmdienās, bet, jāsaka tā, visvairāk mani uztrauc šobrīd nevis tā situācija, kuru mēs redzam frontes līnijā. Tur vairāk vai mazāk situācija būtiski nemainās. Un Ukrainas spēki kopumā tomēr notur tās frontes līnijas, bet tas, kas notiek politiskajā sektorā, ir pilnīgais vājprāts. Un tas, ko mēs darām, mēs būtiski sarežģījam situāciju. Šī gadījumā ir jāsaka tā, ne tik daudz pat Ukrainai, cik vispār drošības situācija Eiropā kā tādā. Un par to noteikti parunāsim kādu citu reizi, kad būs vai mazāk notikumu frontē un vairāk laika varēs veltīt šiem jautājumiem. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītdienai.